Piemērs no dzīves, no pedantiskā varianta. Man ir jātrāpa iekšā gaisa atsvaidzinātājs, iekšā groziņā. Un kā es to darīšu? Hops, tastos, nolaižos, notēmēju un šauju. Tāpat bišķi aizgāja garām, bet es diezgan precīzi ar otro reizi, jau aizgāja labāk un labāk sanāk. Es diezgan labi trāpīju. Un tagad es parādīšu haļauno variantu. Kā to darīt, tas būs haļauno. Šoreiz vairs neko neredz, tāpēc man atkal jātrāp iekšā, bet es nezinu, kā man sanāks. Tāpēc zinu, kur ir. Es nezinu, kur trāpīju. Mošu trāpīju. Gandrīz trāpīju un garām tāpatās. Tieši tāpēc ar to pieredzi. Nu, kā var redzēt, tad var nokļūdīties gan ar pedantisko variantu, gan arī ar haļauno variantu. Bet haļaunais variants ir vēl trakāks. Un pedantiskais, tu vismaz zini. Ja tu vienreiz netrāpi, tu redzi, kur tu šauji, tu vari piemērķēt, pieregulēt, un tad nākamreiz tu trāpīsi. Sveiki, biedri, sportot gribētāji! Šis būs nākamais video par to, kā dabūt presi. Iepriekšējā video es pastāstīju par to, kā ietekmē ģenētika, kad viens cilvēks ir endomorfais tips, viens ir ektomorfais tips, viens mezomorfais tips, un kāds ietekmēs viņu iespējas dabūt presi. Tad vēl izstāstīju par to, kādus vingrinājumus izpildīt, lai uzaudzētu tos pašus saucamos tos kubikus. Un tādā garā, bet neizstāstīju līdz galam par diētu, ko, cik daudz un kurā laikā ēst, lai dabūtu nost lieko svaru un tā presa būtu redzama uztrenētā. Un tad par to arī šis video. Viņš būs derīgs arī visiem cilvēkiem, ne tikai tiem, kas grib dabūt presi. Ja tev ir liekais svars, piemēram, tur vai 10 kg, vai 15, vai 20, vai 30, tad arī tev derēs, lai vienkārši nomestu to svaru nost. Principi būs tieši tie paši. Piemēram, Artūram viņam vajadzēja nomest kaut kāds 20 pat 30 kg, un tad viņš tieši pamazām ievērojot šos principus, tas viņam arī izdevās. Tad, piemēram, Ojāram viņam atkal cits stāsts. Viņam liekais svars nav, bet viņš bišķi sāk ēst pēc šiem te principiem, un tad viņš atkal dabūja to presi, ko viņš gribēja. Bet var izmantot arī meitenes, piemēram, Baiba bija arī visu laiku nodarbojās ar sportu un arī veselīgi ēda un tā tālāk, bet viņai bija aizbraukusi uz mēnesi uz Ameriku, un tur viņai nebija iespējas kaut kā sportot, un tur tas viss dzīvesveids tāds, ka jāēd visu laiku tas junk foods, un tad viņa pieņēmās pa kaut kādiem 10-15 kg, tad atbrauc uz šajien, tad viņai vajadzēja cītīgāk ievērot, lai viņa atkal dabūtu sevi formā. Un tad sāksim visu pamazām. Mazliet precizējot informāciju, bija tikai kādi 8-10 kg, nevis 10-15. Un cik nav nekādas arī tādas bildes, labas pirms pēc, tad nāksies vienkārši ticēt uz vārdu. Citādi. Šis man bija jāpasaka savādāk, es dabūtu pa mici. Bet es atceros, ka mēs kopā trenējāmies, un viņi tad vienu vakaru man zvanīja un teica: Hardī, man parādās presa. Tas bija riktīgi smieklīgi, to es atceros kā šodien. Bet tie bija jautri laiki. Tad kas ir pats būtiskākais, lai samazinātos svars? Principā vienīgais, kas ir svarīgs, lai samazinātos svars. Vienīgais nosacījums. Ja šis nosacījums izpildās, tad svars samazināsies. Ja šis nosacījums neizpildās, tad svars nekādā veidā nevar samazināties. Tas ir vienīgais veids. Tev jāpēd ir, tu dienā patērē tik daudz kalorijas, un tev jāpēd ir bišķīt mazāk kalorijas. Ja tu apēd tikpat kalorijas, svars nemainās. Ja tu apēd vairāk kalorijas, tad svars palielinās. Kur vēl vienkāršāk? Tā ir vienkārši atbilde. Ko man darīt, lai man kristos no svars? Ēst vajag mazāk vienkārši, viss. Bet kā to panākt un kā visu to sareiķināt tā, lai reāli dzīvē, lai tas sanāktu? Principā
ir divi varianti. Vienu variantu es saucu par haļavno variantu. Tas ir tas, ka tu principā vienkārši centies pāriet uz tiem produktiem, ēst veselīgāk un ēst mazāk, un tad cerēt, ka tev tas svars nāks nost. Nu, tas ir, var tā darīt, bet tas efekts varbūt nav tik labs vienmēr. Un nevar zināt, nevar prognozēt to efektu. Vai viņš būs, vai tev kritīsies svars, vai nekritīsies, to tu nekad nezinās. Otrs variants ir tas pedantiskais, ka tu precīzi skaiti, cik dienā tu apēd olbaltumvielas, ogļhidrātus un taukus. Tad tu zināsi tiešām konkrēti, piemēram, es izvēlējies tik daudz olbaltumvielas, tik daudz ogļhidrātus, tik daudz taukus, un pa nedēļām tad es skatos, kā man iet uz progresu. Ja man nenāk svars nost, es bišķīt samazinu. Ja man nāk nost, tad viss kārtībā. Ja man nāk pa daudz nost, tad atkal man bišķīt jāpalielina, jo tas atkal nav veselīgi, ja tik ātri nāk nost tas svars. Un tāpēc neredz, man gadās tā, ka cilvēki man saka, es te sēžu uz diētas, bet man tāpat svars nenāk nost. It kā visu pareizi daru un nekas īsti nenotiek, un kas pa lietu, kā tā var būt. Es viņam prasu uzreiz, cik tu apēd, cik olbaltumvielas, cik ogļhidrātus, cik taukus. Un parasti ir tādas lielas acis, un nesaprotu, es tur ēdu vairāk vistas filē, tur rīsus, grīķus, salātus, atteicos tur no majonēzes un tādas lietas. Jā, bet cik konkrēti? Tikpat labi tu vari savākt ar labiem produktiem, var savākt vairāk kalorijas, nekā tu apēd ar sliktiem produktiem. Un tāpat svars nenāks nost. Bet var nomest lieko svaru arī ar to, neskaitot visu, ko tu apēd. Es pats nometu kaut kādus 15 kg aptuveni tādā veidā. Nebija jau pārāk kvalitatīvs viss tas pasākums, es tur vienu dienu vairāk, citu dienu mazāk, un īsti nezināju kā un ko, bet 6 mēnešos bija 15 kg bija nost. Tā kā var izdarīt, bet tā nav nekāda garantija, ka tev tas būs. Var sanākt un var nesanākt. Labāk tomēr izvēlēties to pedantisko variantu, kur tu zini konkrēti, cik tu ēd, un tad tu vari pielāgot sev. Tad viens piemērs kaut vai, piemēram, 2 dvīnes sievietes, viņam ir vienāda vielmaiņa, viņu sportiskās aktivitātes arī ir vienādas, pieņemsim. Tā, protams, dzīvē nekad tā nevar būt, bet pieņemsim, ka tā visi pilnīgi viņām ir vienādas. Vienīgā starpība ir tā, ka viena ēda tik cik kalorijas, cik viņai vajag dienā patērēt, un viņa uztur to savu svaru, teiksim, 60 kg. Otra arī tagad ir 60 kg, bet viņi izdomā, ka viņi grib dzert 1 litru ūdens vietā, viņi izvēlēsies sulu dzert. Un tajā sulā ir uz 100 ml ir kaut kādi aptuveni 10 līdz 15 grami ogļhidrātu. Un tad, ja to pareizi viņi to litru izdzer, tas sanāks jau kaut kādi 120 līdz 150 gramu ogļhidrātu dienā. Kas sanāk kaut kādi, ja to pārvērš kalorijās, tas sanāk aptuveni kaut kāds 500 kalorijas plus mīnus. Noapļosim līdz 450, teiksim. Un 450 kalorijas tad būs aptuveni 50 gramu tauku dienā. Tad sanāk 50 gramu tauku dienā. It kā nekas īpaši traks liekas nav, bet ja to pareizina ar 30, tas sanāk pusotrs kilograms mēnesī. 10 mēnešos tev jau būs 15 kg. 20 mēnešos, bišķi mazāk kā 2 gadi, jau būs 30 kg starpība. It kā relatīvs sīkums, bet tā, ja pēc teorijas skatās, tad tieši tā arī būs. Viena paliks pie 60 kg, a otra jau būs 90 kg. Un dzīvē, protams, varbūt tā nesanāks, jo tur skāk skatīties, protams, man tur nāk svars, sēdīšu mazāk un tā tālāk. Bet tieši tā var notikt uz tādu sīkumu. Un vēl viens piemērs. Vīrietis izdomā to, ka viņš kā ievēro visu kārtībā, viņš grib mest nost svaru, viņam ir liekais, un ievēro to plānu, it kā visu, bet izdomā to, ka man apnik tā visas filē, es šoreiz paņemšu cūgaļu paņemšu. Un uztais to cūgaļu varbūt nevis tā, ka sautē vai kaut kā, bet uztep uz pannas, uzliek tur bišķīt eļļu virsū, beigās bišķi pieliek varbūt tām krējumiņu vai ko tam līdzīgu. Un ļoti viegli tādā veidā ir savākt, piemēram, tajā vienā ēdienreizē 50 gramus tauku.
200 gramu gaļas, tur jau nāks klāt, bija šī teļa, krējums, varbūt tam pat vairāk sanāks. Nu, tad tie 50 gramu tauki, viņš bija uz tā plāna, kad, piemēram, ka viņam krīt nost, viņš tos 50 gramus tauku pielika, un tēt jau viņam viss kalorijas ir tikpat, cik viņš patērē, tikpat viņš arī apēd, un viņam vairs svars nenāk nost. Un tēt iedomāsies, kas notiek, ja viņš vēl paņems kādu, viņš ievēro, viss plāns viņam ir, viss kārtībā. Viņš ievēro, bet vienreiz dienā viņš apēd to cūgaļu kopā ar to krējumu, visu to garšīgo lietu. Un plus vēl dienā viņš izdomā, ka viņš vēl ūdens vietā padzers tagad sulu, arī litru dienā sulu izdzers. Un tad viņam nevis kritīsies svars nost, tad jau viņš apēd nevis mazāk kalorijas nekā viņam vajag, viņš apēd vairāk kalorijas nekā viņam vajag. Un tad, stulbais Hardijs, ko viņš man ieteica? Es teicu, skaitu viss, nekas man nesanāk. Kā tā var? Es nespēju nocēt, kā es viņam paklausīju. Bet, un beigās uz šādiem sīkumiem arī tas viss vācās tā kā kopā, un tad tas beigās arī dod to rezultātu. Vai viņš būs pozitīvs, vai nebūs tas rezultāts. Tāpēc arī tieši, piemēram, Amerikā, labi, Latvijā nav tik liela tā problēma, bet Amerikā ir pilns multimiljardu dolāru industrijas tikai, lai nomestu svaru, pārdod visādas piļuļas, visādas tādas maģiskās un šitādas maģiskās, un cilvēki ķerās un pērk, tāpēc, ka viņi negrib konkrēti ievērot, kas ir mēģinājuši, varbūt tam nav sanācis, tāpēc, ka viņš nezina precīzi, cik viņš apēd, un liekas, ka tas viss nestrādā, tad viņš meklē kaut kādu atkal kaut kādu jaunu variantu, tur iznāk jauna tāda tableta, šitāda tableta, tad iznāk kaut kāds tur josta, iznāk kaut kāda smēri, ko tur uzliec virsū, un tev tur viss nokritās nost. Un visu to pārdod. Tāda ir tā dzīve. Tad beidzot sāksim tēt visu par cik tās lietas viss ir saprast, tad mēs sāksim konkrētu, ko, kad un kurā laikā, cik, ko ēst un tā tālāk. Jau vienā no iepriekšējiem video tad es biju ielicis tādu, kādus produktus izvēlēties, tad šodien parunāsim tieši par tiem makrosiem saucamiem, kad tieši, cik kurā ēdienreizē būs ogļhidrāti, olbaltumvielas un tauki. Kaut kādu iemeslu dēļ šo kanālu skatās vairāk aptuveni 70% vīriešu un 30% sievietes, tāpēc es veidošu variantu piemēru vīriešiem, bet to tikpat labi var izmantot arī sievietes. Vienīgais jāsamazina viss daudzums ir par 1/3. Ir daudz dažādākās formulas, kā aprēķina, cik tieši konkrēti vajag, lai tam cilvēkam pēc pareizina svaru reiz 12, izdala ar vēl kaut ko, un tad ņem kaut kādu vērā tur vecumu un vēl ķermeņa tipu un tā tālāk. Tas ir, man liekas, ka diezgan liels sviests un pārāk liels čakars. Vienkārši jāpaņem ir viens variants, teiksim tāds. Un tad pie tā jāpieturās, un tad jāstāsta, kā iet rezultāts. Es ieteiktu varbūt sākumā mēģināt tā, ka sākumā apēst 200 gramus olbaltumvielu dienā, 200 gramus ogļhidrātu un 50 gramu taukus. Un tad skatīties, kā iet tas rezultāts uz priekšu. Ja iet uz priekšu, ja iet aptuveni kilograms nedēļā, tad tas ir ideāls progress, tev pamazām nāk nost svars. Ja nāk vairāk nost, pašā sākumā varbūt nonāk bišķi vairāk kā 2, varbūt pat 3 nedēļā, pēc tam palielināsies. Bet ja nāk vairāk, teiksim, 3-4 kg nost, tas nozīmē to, ka tev svars nesamazinās varbūt tik daudz tauku rēķina, kā uz tā rēķina, kad iziet ārā šķidrums no organisma un kas tur samazinās iekšējo orgānu, vēl tur bija kaut kādi faktori. Katrā ziņā tas nav pats veselīgākais variants. Bet ja tev atkal tu nedēļu tā kā sveries un skaties, ka tev nav nonācis tas atkal svars nost vispār uz tavas vietas, tātad tev vajag bišķīt samazināt. Un tu samazinās uz ogļhidrātu rēķinu. Tad viens tas piemērs. Tātad pirmais olbaltumvielas. Olbaltumvielas vajag katrā ēdienreizē. Par cik tev, pieņemsim, kad izvēlēsies 5 ēdienreizes dienā, kas lielākam vairumam cilvēki ir reāli 5 reizes dienā paēst. Es nevaru, tur jāsāk, protams, katram individuāli programma, bet cik vispārīgi var izstāstīt, tad to es mēģināšu. Cik var, bet mēģināšu izstāstīt tā, lai varu bišķīt pielāgot pats sev kā un kā sanāk. Tad 40 sanāk, ja 200 gramu olbaltumvielas, 5 ēdienreizes sanāk 40 gramu olbaltumvielu katrā ēdienreizē. Tās var izvēlēties no
tur viss filēs. To es video jau izstāstīju, tur vienkārši sanāks pārāk gari viss tas pasākums. Un var skatīties, piemēram, viss filē ar 23 gramu olbaltumvielu 100 gramiem. Tātad tev vajag, lai 40 gramu tev sanāk ēdienreizē, tev reiķi kaut kāds 170, 180 gramu vajag olbaltumvielu, 170, 180 gramu viss filēs tev vajag un tā tālāk. Un katram produktam tad virsū arī rakstīts, cik tur daudz ir olbaltumvielas, ogļhidrātu un tā tālāk. Piemēram, man nav labu piemēru, bet kas man te zālē bija, tas ir dekstrozes, saucamais vīnogu cukurs. Reku tev var redzēt, ceru, kad jūs redzat. Tā nofokusēs vai kā, ka tur ir aptuveni, tur ir 90, laikam 1, es neredzu īsti, cik tur ir kā 90 gramu ogļhidrātu, 0 tauku un 0 olbaltumvielu. Vāciski viss tur tas rakstīts ir. Un tad aptuveni atkal var izreikināt, cik tev ko vajag. Ogļhidrātiem mums arī ir kopā 200 gramu ogļhidrātu dienā, bet te mēģināsim sadalīt varbūt tām vairāk dienas pirmajā pusē, tā kā pirmajās 4 ēdienreizēs. Tur jāstās arī, cik pirms pēc trēniņa varbūt tām bišķīt vairāk var ogļhidrātus un pārējā dienas laikā mazāk, bet tā atkal tāds vispārīgs piemērs, teiksim, tad sanāk 50 grami pirmajās 4 ēdienreizēs, 50 gramiem, piemēram, tad klātē vistas filē, tad pieliek klāt piemēram, brūnos rīsus. Brūnos rīsos 100 gramos ir 80 gramu ogļhidrātu. Par cik tev vajag 50 gramus, tad aptuveni rēķini sanāk kaut kādi 60 gramu to rīsu. Tas būs puspaciņu to brūno rīsu. Tas būs pie ogļhidrātiem. Vēl dienas laikā mums ir paredzēti 50 gramu tauku. Ar tiem taukiem ir tā, ka viņi bieži vien savācās jau automātiski klāt, jo, teiksim, tu pieliec kaut vai to pašu gaļu, it kā viņi ir lieskaļi, tāpēc tur bišķīt ir tie tauki klāt. Vēl šur tur viņi savācās, bet, var pielikt klāt katrā ēdienreizē, varbūt izņemot tās ēdienreizes, kas ir pirms pēc treniņa, kad pēc iespējas mazāk tauks, var pielikt klāt pa vienai, varbūt 2 olām, tur tajā dzeltenumā būs iekšā kaut kādi tie 5 gramu tauki. Tur būs labas olā. Būs labs olbaltumvielas ar augstu bioloģisko vērtību, kas viegli uzsūcās organismā. Plus tam visam klāt var vēlams lietot ir dažādas dārzeņus un tādas lietas, ka tur salātlapas un tomāti, gurķi, kas tur ir brokoļi, ziedkāposti, puķkāposti, visādas tādas lietas. Uzmanīgāk vienīgais no tiem dārziņiem ar burkāniem un bietēm, jo tur diezgan daudz cukurs iekšā kopā savācās. Bet tā, principā, dārziņus var lietot, ja tu visu laiku lieto viņus vienā daudzumā, tad, kā lai pasaka, tāpēc viņi tev ies tajā kopējā daudzumā, un tu skatīsies, kā tev tas rezultāts iet. Ja tev tas nāk, tas kilograms nedēļā, tad tev viss saglabājās. Ēd tāpatās, kā tu esi pie plāna pieturies, tad tev viss kārtībā ir. Ja tev nāk vairāk nost, tad tev bišķi jāpalielina tieši uz ogļhidrātu rēķinu, veidīs vairāk rīsus, griķus un tādas lietas. Bet olbaltumvielas un tauku paliek tas pat tajā pašā līmenī. Ja tev atkal nenāk tas svars nost, vai arī pat pieaug tas svars, šitādā veidā ēdot, tad tas nozīmē to, ka tev atkal vajag bišķīt samazināt to daudzumu, tad ēd nevis 200 gramus ogļhidrātu dienā, bet pamēģini paēst 150 sākumā, un pēc tam vēl pamazām, bišķīt samazināt līdz brīdim, kad tev sāks nost tas svars nost. Plus, ja tik lēni vielmaiņa, tad principā būtu vairāk jātrenējās un jācenšās vairāk arī pacelt to vielmaiņu tādā veidā, un arī ar sportu un ar kardio taisīt. Veidojot šo video, īstenībā sapratu, ka diezgan grūti tā izskaidrot kamerā, kā precīzi un ko darīt. Bet cerams, ka jums būs kaut kāda ideja aptuveni, kā tuvoties tam vēlamajam efektam. Un beigās jums viss izdosies, meklēsiet vēl kaut kur papildus, kaut kādu informāciju šo tur ievāksiet un viss notiksies. Galvenais ir darīt, sākt darīt. Tāpatās kā biznesā ir cilvēki, kas viņš ir dumšs kā zābaks, bet ja viņš ir neatlaidīgs, tad viņam viss beigās sanāk. Bet tad ir kaut tāds teicamnieks, kas mācās desmitniekiem, un viņam viss it kā viegli padodās, tad viņš izrēķina visu pēdējo līdz pēdējiem šito izrēķinu, beigās laikam nekas tur īsti nesanāks no šitā, un es nezinu, kā to darīt un kā šito darīt. Bet tas bum, tas viņš vienkārši iet un dara, un viņš atsit tur 1000 reizes, atsitās,
10 zilumus, bet viņš tāpat beigās to efektu panāk. Un tas pats ir arī šeit. Labāk sākt kaut ko uzreiz sākt darīt, un tad pamazām skatīties, kā iet, un tad jau rezultāts beigās būs. Es tev varu stāstīt daudz un visu kaut ko par visām šām lietām, bet visu, galā visu izšķirs tavu motivāciju, cik ļoti to gribēs. Ja to gribēs, beigās atradīs vēl papildus informāciju, viss notiksies. Jo tā motivācija ir jānotur ilgākā laika periodā. Ja tev, piemēram, liek kaut kādi 30 kg, ja rēķini puskilograms nedēļā, tie ir 2 kg mēnesī, tad rēķini tev gadu laikā 24 kg aptuveni. Protams, arī tu tur būs uz augšu, uz leju, un tā tas dzīvē ir, tā viņš ir. Bet tev uzreiz jāzina to, ka tu skaties ilgtermiņā uz to rezultātu, un kad tu jau tagad izlēmi, sāksi šodien, nevis rīt, jo rītdien tad jau atkal būs citas domas un atkal kaut kas nojuks. Uzreiz jāsāk ir vienmēr pēc iespējas ātrāk, cik vien var uzreiz. Šodien es uzreiz sareķinu, viss jau sāku, jau aizēju uz veikalu, spēku pareizos produktus un tā tālāk. Un ko es varu ieteikt? Nu vienkārši jāatrod kaut kāds mērķis, kāpēc tu to dari, un tad tikai jādara, lai jums visiem izdodās. Nu, un ja šī informācija likās noderīga un arī turpmāk grib skatīties, tad abonē mūsu kanālu YouTube. Tur es likšu, principā, es ceru, ka es likšu katru nedēļu kaut kādu jaunu informāciju iekšā, kaut kādu, kāds vispriekšāk kādi jautājumi man ir, pat tiem es arī centīšos atbildēt. Un, ja bija noderīgi, arī spied patīk, var likt varbūt ja grib, var arī Facebookā likt iekšā un šērot un tā tālāk visu. Lai pēc iespējas vairāk cilvēku redz un varbūt kādam tas noderēs un viņš tiešām saņemsies un sāks darīt kaut ko lietas labā. Nu, lai jums veicās! Iron Gym!